Jau vairākus mēnešus Ikšķeles dienas centrs ir satikšanās vieta aktīvākiem visu paudžu novada iedzīvotājiem. Izveidotas vairāk kā 20 aktivitātes, sākot no sportiskām nodarbībām līdz pat muzikālu iemaņu apgūšanai un rokdarbiem. To, cik daudziem cilvēkiem dienas centrs kļūst par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, varēja novērot trešdienas pēcpusdienā centra mājīgajās telpās pulcējoties uz visu aktivitāšu prezentāciju. Viena no aktīvākajām grupām ir Ikšķeles pārmaiņu pilsētas iniciatīva, kas realizējas arī dažādus projektus. Mēs strādājam ar lieliem un maziem projektiem, un tā kā ļoti liela nozīme sākotnēji vismaz ir sabiedrības attieksmei un rīcībai, tad arī šajā jomā mēs sākumā strādājam pastiprināt. Un tāpēc mums oktobrī un novembrī bija projekts Zaļās filmas un spēle Mobility. Un arī tuvākajā laikā mēs plānojam organizēt līdzīgus pasākumus ar filmu rādīšanu, lai izglītotu sabiedrību. Gan tās idejām un realizējas ir kopīgi ar mums gan projektu Zaļais kino Zaļajā Ikšķelē, gan apspēlējis spēli. Dienas centra aktīva apmeklētāji ir arī novada seniori jeb kopas saulgrieži, kas dzied, dejo, piedalās rokdarbos un vingrošanas pulciņos. Kopas pārstāvji aktīvi iesaistās arī Ikšķeles pilsētas sakārtošanā un sabiedriskās aktivitātēs. Mūsu pensionāri ir ļoti aktīvi. Viņi kalpo gan baznīcā, gan dzied korī Ikšķele, gan arī ansamblī Nona. Mums ir pašiem savs ansamblis, to jūs dzirdēsiet. Mums ir sava deju kopa Vijas, to jūs šodien redzēsiet. Visur, kur mēs braucam, mēs fotografējam. Mums ir Roberts, kas veido arī tāds albumus atmiņas vēsturei. Jau esam informējuši, ka ideja par Ikšķeles dienas centra izveidošanu radās 2009. gadā pēc biedrības dzīves skola iniciatīvas. Pērnā gada sākumā tika iegādātas un izremontētas telpas, un gada otrajā pusē centrā sākās aktīva darbošanās. Dienas centram aizvadītajā gadā tika izstrādāts arī vērienīgs rekonstrukcijas projekts, kura realizēšanu plānot tuvākajos gados. Zanda Treško, Ogas televīzija.